un tad jau redzēs, vai kājas būs laustas vai nē, bet, man liekas, ka tam vajadzētu sanākt baigi forši. Nē, un cik visiem jau noprotams, ka cilvēks tomēr piekrīt kaut kādām. Varbūt stulbi būtu teikt ekstrēms, jo tas ir stilīgs vārds, un tas nav īstais apvienojums ar cilvēku, kurš vienkārši meklē varbūt emocijas, varbūt labu izklaidi, labu fizisko veidu, teiksim, tādā veidā, kā izklaidēties. Nevis tā kā pārsvarā no mums sēdēt un dzert kaut kur, bet tieši nodarboties ar kaut ko. Jautājums ir nākošs. Cik es zinu, ir daudzi, kas brauc ar tiem kaitiem, un es patiešām Saukrastos redzēju tādiem, kad atvainojiet man, tur ir tādi, kur patiešām māk braukt, un ir tādi, kur patiešām nemāk, un tad tur sanāk, diezgan smagi, ka divi grizeni saskrienas, un tad viens ir tas, teiksim, diezgan tāds stulbenis, kurš nemāk viņu vēl vadīt, un vēl kaut kas. Varbūt var dot tā kā, teiksim, ieteikumu, ja jau to esi iemēģinājis, un tu zini, kā tas ir. Varbūt tur ir ieteikumi, tā, teiksim, nevis cilvēkiem, kas jau to dara, bet drīzāk cilvēki, kas to nedara, vai, teiksim tā, vai tas kaita iegādāšanās un tas process, kuru tu iemācies, vai atbilst, teiksim, tai naudai, jo es nemaldos, kaits maksāja ļoti dārgi. Es arī skatījos internetā, tas pats puķis, protams, atkarībā no firmas maksā dārgi. Vai, teiksim, tāds, zaļais cilvēks, kurš varbūt nav īsti to darījis, vai viņam ir vērts iegādāties? Un, ja ir vērts, tad varbūt kādi tie varianti, kā mācīties ar viņu braukt. Varbūt nevis uzreiz skriet uz Saukrastiem ziemā, močīt slēpes vai snovu un traucēt citiem, kas jau to dara. Ja tu vari atbildēt. Cik es zinu, Latvijā ir viena vai divas, teiksim, ne skolas, bet ir, teiksim, kas gatavi apmācīt ar to visu, un pat sākumā nav jāpērk inventārs, viņi, teiksim, var apmācīt. Es, protams, tagad konkrēti nepateikšu, cik tas maksā, bet pats kaits, teiksim, teikšu tā, man brēlēns nopirka kaitu priekš sevīm par 150 vatiem. Es savējo nopirku manam kaitam viņš bija gadu vecs, vienreiz lietots, nebija plēsts, nekas nebija pa 200 vatiem. Nav slikti, teiksim, tīri tā. Un patiesībā, ja tu nopērsi, tu vienmēr vari arī pārdot. Tā kā arī tāds variants ir, ja nepatīk. Tikai galvenais viņu nesaplēst pārāk, lai nevar bez tam atkal nepārdot. Tā. Bet kāds bija tavs pirmās emocijas, kad tu paņem rokās to, teiksim, milzīgo gaisa pūķi? Kādā veidā tu iemācījies viņu kontrolēt? Jo man liekas, tas ir tāds pilnīgi tāds diezgan nekontrolējams sistēma. Jo, kā es redzēju, brauc snovo un tad pēkšņi, ka pavelk 30 metrus augšā, tad man liekas, var arī pavelkt visus 100 uz augšu. Pirmo reizi, kad es paņēmu puķi, es viņu, kad triec pret zemes, viņu sašķēdīju, viņš pārsprāga. Bet, paldies Dievam, tas nebija manējs, tas bija brālēna. Tad pēc tam es paņēmu savējo, tad es arī nenolaidu vairāk lejā, un tas bija baigi forši, jo es, stāvēju krastā, jūras krastā, un viņi lidināja gaisā, un tiešām puķis parauj tā, ka, parauj savus 5 metrus augšā un aiznes savus metrus 10, 12 tālāk, un tu nokrīt vai uz ceļiem, vai uz mutis, vai uz kājām, bet tu uzreiz saproti, ka tev jāskatās atkal uz puķi, kur viņš ir, kur kā, un atkal novaldīt, un tas ir interesanti. Tā. Bet vai grūti ir viņu novaldīt? Patiesībā viņi nav grūti novaldīt, gājis ir viņu mācēt novaldīt, kad tu vienreiz esi sapratis, kurā pozīcijā viņu ir viegli novaldīt, tad tu sāc jau viņu, teiksim, lēnām apgūt, un gājis ir viņu nelaist, nemēģināt no viņa izspiest, ja tu vēl nemāki, nemēģināt no viņa izspiest, ko viņš var. Ja jūs to izspiedīsiet, tad lai veicās tikai laustām kājām. Es, kā jau teicu, es redzēju, kā viņš dara, bet man nav princips saprotams, kādā veidā, viņš it kā piestiprinās pie tevis, cik es zinu, pie jostas, un tad tev ir tikai tās tā kā, riteņu stūre, ručkas, jā. Kāds ir tas princips, kā tu viņu kontrolē? Es saprotu,
kā braukt ar riteni, piemēram, vai ne, griez pa labi, pa kreisi, bet kādā veidā tu, basicā, kā tu kontrolē to pūķi, lai viņš tev, teiksim, vest uz priekšu un nemest nekur, kur nevajag? Ar kaitu patiesībā ir tas pats, kas ar riteni, teiksim. Ja tu griez pa labi, viņš tev iet pa labi, ja tu griez pa kreisi, viņš tev iet pa kreisi. Bet ir tā, ja tu gribi lielāku spēku dabūt no tā pūķa ārā, tad tev tas rokturs, kas tev priekšā, tas saucamais bārs, ir jāpievelk sev tuvāk. Viņš tev stāv tālāk visu laiku, bet ja tu viņu pievelc tuvāk, tev uzreiz rodās tāds tajā pūķī spiediens, tātad gaisa spiediens, kas parāda tev gaisā vienkārši, kurš rada tādu spēku, kas tev var panest tālāk. Tā kā, līdz ar to viņi arī brauc pa ūdeni, kad viņi to bāru saucamo, viņi visu laiku kustina viņi. Pievelk pie sevīm, atlaiž pievelk pie sevīm, visu laiku viņi uz sānu palaiž to pūķu uz augšu, uz sānu uz augšu. Un tādā veidā viņi dabū to teiksim, inerci. Tā redziet, no pirms ieskamies arī kaita lietās. Tagad varbūt viens dziesmu uz Skunk Nancy Week, un tad jau tuvosies mūsu noslēgums šī vakara intervijai. Jā, un šovakar mūsu aktīvēkā jautājuma uzdevēja Anī, kas šeit ir pelnījis kaut kādu balvu no radiostacijas, uzdod nākušo jautājumu, kāds tam visam atrod laiku. Varbūt es pirms Kaspārs atbildēšu par sevi, kad laiku, man liekas, atrast vienmēr. Protams, ka jautājums bija par to, ka naktī to nevar, tā teikt, un tad pa dienu jāstrādā. Bet man liekas, ka vienmēr tādām lietām, kas tev patīk, tu jebkurā variantā atrod laiku. Bet, tātad, Kaspar, kādā veidā tu atrod laiku priekš visu, priekš braukšanu uz kalniem, teiksim, tu esi ļoti diezgan daudz paceļojis pa visu pasauli. Un tad kādā veidā tu atrod arī kaitošanai un visam pārējām, visam savām daļai hobijām, daļai darbam laiku? Ir tā, kad, ja salīdzina darbu un hobiju, tad darbs man ir jau paliek otrajā vietā, pirmajā man paliek hobijs. Un, ja agrāk es strādāju kā, teiksim, zem citiem, kā man bija citi priekšnieki un tā, man, teiksim, es zināju, kad es gribu braukt uz kalniem, un ja viņš man nelaiž, man ir vienalga, un es braucu, un man pat patiesībā es esmu dēļ tā arī izmests no darba, no viena darba iestādes, bet tas man neuztrauc, es tāpat braucu uz tiem kalniem un lielāko prieku, un man bija vienalga, kad es atbraucu Latvijā, ka man nebija darba, tā kā gājis ir darīt to, kas tev patīk. Un piedrāst darbu, ja tev izmet ārā. Tā kā gājis ir, kā saka, daudzi saka, es nezinu, man tas nepatīk tā teikt, bet pozitīvi domāt. Tā kā ir, tā ir. Tā kā es domāju, ka daudziem no mums un jums ir jāmācās par to, ka tomēr dzīvē ir nevis jāiegruzās lielajās problēmās, bet tomēr jācenšas piepildīt savus sapņus. Tas varbūt izklausās bišķiņ trūli un banāli, bet tomēr ir cilvēki, redziet, dzīvi sēdoši un blakus, kas ar tā arī dara, kur ir apceļojuši ļoti daudz vietas, izdarījuši daudz ko savā dzīvē un kas varbūt pilnīgi nestāv blakus jūsu rutīnai. Protams, ka ir arī kaut kāda daļa ar finansiālajām daļām. Tad varbūt neadekvāts jautājums, bet tu krāji, tu tādā veidā sakrāji to naudu, lai brauks tev, jo cik man liekas, piemēram, brauciens, kāds stāstījums uz Nepālu. Brauciens uz Nepālu, man liekas, nav nemaz tik lēti. Varbūt var pastāstīt vairāk par kādā veidā tu saņem sevi rokās, lai iekrātu to, lai tu nenopirktos kaut kāds, es nezinu, priekš mums, liekas, kaut kādas šmotkas vēl kaut ko, kādā veidā tu iekrāji. Un varbūt arī plus pie tam pastāstīt vairāk par Nepālu. Ir tā, kad es nogatavojos, teiksim, noskaņojos braukt uz kādiem kalniem, es vienkārši saspringstu uz to un es nezinu, bet man vienmēr ir sanācis
dabūt to naudu. Lai gan arī bijuši gadījumi, kad, teiksim, man naudas nav un ar darbiem arī neiet.